28. nodaļas. Un Jēzus piegāja pie tiem uzrunāja to sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācībām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Lūksim, mīļais Tēvs, mēs lūdzam, lai tiešām šajā brīdī arī Tu sūti savu svēto garu, ka mēs varam šos vārdus pārdomāt, mēs varam ieraudzīt to, kas tā ir bagātība, ka mēs esam kristīti Kristus vārdā un ka mēs varam piederēt Tev. Un mēs varam būt Tavu bērni caur šo kristīgo ticību Jēzu. Amen. Varam apsēsties. Tas, ko es arī šodien vēlos līdzdalīt, ir šī tēma par kristību, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku ir kristīti, vai ne? Ja tā mēs paskatītos statistikā, tad lielākā daļa no latviešiem ir kristīti. Vai tā būtu pareizticība, vai tā būtu baptisticība, vai kā cita, bet jebkurā gadījumā kādā no konfesijām, kādā no draudzēm ir kristība notikus. Ko tas īsti nozīmē? Ko tas mums dod? Vai tas ir tikai tāds vienreiz noticis un pēc tam arī mēs viņu tikai atceramies pēc savas kristības sveces vai pēc tā kristība apliecības? Kā to lietot, ko darīt ar kristību? Par to mēs šodien kopā mēģināsim saprast. Lai labāk saprastu, būtu svarīgi saprast, kas nav kristība. Tāpēc, ka ir ap kristību ļoti daudz arī mājticības. Ja? Ļoti daudz tādas lietas, kas nav bibliskas, un tāpēc ir labi, ja mēs saprotam, kas nav kristība. Ja mēs domājam par to, kas nav kristība, tad viennozīmīgi kristība nav maģija. Tā nav kaut kāda burvestība vai nav kaut kāds rituāls, caur kuru tagad notiek piepieši kaut kāda atbrīvošana, piemēram, no alkoholismu. Vai tas nenozīmē, ka uzreiz bērns pēc kristībām uzreiz pārstās čurāt gultā. Man cilvēki arī nākuši klāt un teikuši, mēs gribam nokstīt bērnīgi, lai viņš beidz čurāt gultā. Vai vēl kaut kā. Tad tas nav kaut kas tāds, kam Dievs būtu devis, lai mēs kaut kā caur šo kristību, kā caur tādu maģisku rituālu varētu būt dziedināti vai kaut kādu īpašu, kaut kādu vēl savuzreiz notiks brīnums. Jo tad jau varētu nodomāt tāpat, ka mēs izpildām kaut kādu rituālu un piepieši Dievu kaut kāda īpaša darbība ir par mums, jo tad būtu līdzīgi tāpat kā gailis no rīta. Viņš nostājies uz mēslu čuku un viņš tagad nodzied savu dziesmu rīta, un skatās, bet man dziesma ir saulīti pacēlus. Ja? Tad tas tā nav, ka mēs izdarām kādu rituālu un mēs sakām, tagad tas ir kaut kas tāds, ka tas pats rituāls ir izdarījis brīnumu. Tā nav. Mēs esam kristībā savienoti ar Kristu kā ar personu. Tad kristībā mēs esam savienoti ar Kristu kā ar personu un šī savienošana ar Kristu. Šī savienība ar Kristu ir tas, kas mums ir par dziedinājumu, kas mums ir par spēku un kas mums ir par vadību. Ja mēs esam tikai nokristīti un pēc tam no Kristus aizgājuši, tad kristība mums nelīdz. Bet ja mēs esam nokristīti un paliekam šajā stāvoklī, mēs paliekam Kristu, tad tas ir par svētību, tad tas ir par pasargājumu, tad tas ir par dziedinājumu un vadību. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Vēl runāju par to, kas nav kristība. Otrkārt, kristība nekad nav cilvēka darbs. Tas nav, ka kādi iedomājās, ka kristība ir brīdis, kad es tagad sevi nododu Dievam. Tas nav cilvēka darbs. Tas nav kaut kāds ticības akts vai ticības nodošanās Dievam. Nē. Tas ir Dieva darbs pirms. Jo ir jau tā, ka ja mēs domātu, ka, es tagad varu savu dzīvi nodot Dievam, tad es varētu iedomāties, ka, Dievs ir tik nabadzīgs, ka viņam dikti ir vajadzīga mana nodošanās. Ka es varētu teikt, es gribu viņam atdot savu sirdi.
Ko es tur varu tai sirdī atdot? Sirds tur ir pilna ar grēku, ar iedzimto grēku. Man tur nav Dievam ko atdot. Patiesībā ir tas, ka es nekā Dievu neapdāvinu kristību brīdī, bet tieši otrādi. Dievs mani pieņem kā savu adoptēto bērnu. Es pat teiktu vēl vairāk. Viņš dod man to, ka es varu viņam piederēt. Līdzīgi, ja tas būtu par ābeli. Ja? Jo ne jau ābols apdāvina ābeli, vai ne? Bet šī ābele, kas ir ar saknēm, kas ir ar lapām, viņi ir tā, kas spēj šo ābolu pabarot un nobriedināt un pēc tam audzēt. Tā kā nevis mēs kaut kā Dievam kaut ko no sevis uzdāvinām, bet tas ir Dieva darbs. Un kristība tā arī jāuztver, ka Dievs mūs pieņem un Dievs mums to dāvana uzdāvina. Un šī gadījumā, kā es varētu teikt, tas Dieva darbs ir tas, ka kristībā mēs saņemam šo jaunpiedzimšanu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka mēs līdz šim, kas neesam bijuši Dieva bērni, pēc kristībām tādi esam. Kas bijām grēka un iedzimtā grēka atšķirt no Dieva, mēs ar kristību brīdi esam savienoti ar Kristu un mēs kļūstam par Dieva bērniem. Un pēc tam jau mēs vēlamies dzīvot saskaņā ar Dievu. Pēc tam gan nāk jau mana tālākās dzīves padošanās Dievam. Pēc kristības, pēc kristības, kad es esmu jau Dieva ģimenē iegājis, es sāku rīkoties kā jau šīs ģimenes loceklis, kā jau šīs ģimenes piederīgais. Tad bet līdz tam paša kristība ir tikai vienīgi Dieva darbs, 100% Dieva darbs. Vēl runāju par to, kas nav kristība. Kristība nav kaut kāds notikums, kas kaut kad ir noticis, bet kristība ir ļoti cieši saistīta ar manu ikdienu. Ja? Jo kādreiz cilvēki domā, tas ir tāds notikums, kur es varētu teikt, arī, ka es varu apstīties fotogrāfijas, te man ir bijuši kristības, un lūk, tas ir vēl mans brālis tur līdzās, kas arī kristīts tika tajā pašā dienā. Bet ar man šodien jau tam nekāda īpaša saistība nav. Tas būtu viens no maldiem. Jo tad būtu tas līdzīgi tāpatās, ka mēs varētu teikt par bērnu piedzimšanu. Tad, ja mēs varētu teikt tā, te es varu redzēt, mans bērniņš ir piedzimis, te ir fotogrāfijas par viņu piedzimšanu, bet kāda gan piedzimšanai ir sakars ar viņu dzīvi? Tas būtu absurds, ja mēs tā teiktu. Kāds sakars piedzimšanai ir ar viņu dzīvi? Tā tas nav. Ja ir notikusi šī piedzimšana, tad tas ir vistiešākā saistībā ar to, ka kāda ir viņa dzīve un ka vispār viņš ir dzīves, par to mēs varam pateikties tam, ka viņš ir piedzimis. Un šī gadījumā mēs arī runājam par kristību kā par iesākumu, kā par to brīdi, ar ko viss tikai sākās. Un pēc tam jau mana ikdiena ir turpinājums izdzīvojot un dzīvot šajā kristībā. Tā. Ja mēs pārējām pie tā, tad kas ir kristība? Tad vispirms mēs varētu sacīt tā, ka kristība ir savienošana ar Kristu un šī mantojuma saņemšana. Respektīvi, kristība kādreiz salīdzina ar laulībām. Mēs kādreiz tā apdomājot šo tematu par laulībām, esam domājuši par to, ko tas nozīmē, ka šie divi kļūst par vienu. Kā tas ir, ka divas personas kļūst par vienu? Kļūst kopējs viss. Un ja mēs tagad iedomātos šo situāciju, piemēram, līgavs un līgavains tagad sajiet kopā laulībā, mēs varam iedomāties arī situāciju tādu, ka, piemēram, līgavains ir ar diezgan lielu kredītu. Viņam ir liels parāds, kur viņš nevar atmaksāt. Viņam nav vienkārši par ko to atmaksāt.
Viņš ir to iztērējis, viņš ir iztērējis un vienkārši nav viņam. Un tagad, ja mēs domājam par līgavu, ja, piemēram, viņa ir savukārt bagāta, tad ko tas nozīmē laulībām? Ja viņi sajiet kopā, tad šīs līgavas bagātība dzēš līgavaiņa iztrūkumu. Un šī gadījumā garīgā ziņā mēs varam teikt tieši to pašu par mums, ka mēs, kas esam grēka parādā, mēs, kas esam ar savu nedarīšanu daudz parādā Dievam un līdzcilvēkiem, mēs, savienoties ar Kristu kristībā, dabūjam viņa bagātību sev. Un savukārt tiek dzēsts mūsu iztrūkums un mūsu nabadzība. Respektīvi, mūsu grēki tiek dzēsti, tāpēc, ka Kristus ir svēts un Kristus svētums mūs apklāja, jo Kristus svētums ir daudz lielāks nekā mūsu iztrūkums. Un viņš ir tik ļoti bagāts, ka mēs varam katrs teikt par sevi, arī mans parāds ir viņa maksāts, arī par mani viņš ir miris, par mani viņš augšām cēlies, un mans parāds ir dzēsts. Tas ir par katru cilvēku. Un šī gadījumā kristība ir tas brīdis, kad Kristus man savu svētumu uzdāvina, viņš man savu bagātību uzdāvina. Viņš uzdāvina to, ka es vairs neesmu kaut kāds, kas esmu pelnījis pazudināšanu. Ja? Tas ir ļoti būtiski. To dod kristība. Vēl, ja domājam par kristību, ko tā dod? Kristība ir Dieva darbs. Un šī gadījumā tas Dieva darbs ir tajā, ka viņš mani adoptē. Viņš, tad, respektīvi, mēs domājam par vienu bāreni vai vienu, kas nav piederīgs konkrētai ģimenei, tad, ja kāda ģimene viņu no bērniņa ņem un adoptē, tas nozīmē to, ka ar to brīdi šis bērns kļūst par šīs ģimenes piederību. Un tas notiek kristībā, attiecībās ar Dievu, ka Dievs mūs adoptē. Nevis tāpēc, ka mēs esam rātni uzvedušies, ne tāpēc, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu morāles standartu vai vēl kaut kā darbojušies, lai kaut kā izrādītu Dievam, cik es esmu labs, ņem mani. Tieši otrādi. Mēs lasām Bībelē, ka Kristus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Ja? Un tā ir tā laime, ka Dievs skatās mums citādāk, ka viņš grib katru atrast un izglābt. Tikai cits jautājums, vai mēs gribam un pretojamies un nepretojamies arī tam, ka viņš mūs grib adoptēt. Un tāpēc ir labi, ja mēs līdz kristībām varam saņemt arī šo vēsti par to, ka Dievs to meklē un atrod, un pēc tam arī nāk tālāk arī šī ticība, ka jā, es vēlos būt Dievu pieņemts. Kas vēl ir kristība? Kā mēs lasījām no apstuļu darbiem, apstulis Pāvils mudina, lai tiekam kristīti, lai saņemtu svēto garu. Tātad kristībā, šajā pašā kristībā, kur tiek lietots ūdens un trīsvienīgā Dieva vārds, mēs saņemam svēto garu. Tas ir tas, ka līdzīgi es teiktu, ka ja mēs esam kā, atkal līdzībā runājot, kā tāds podzariņš, piepotēts pie koka, un līdz ar to mums šī piederība ir pie šī koka, kas ir Kristus, tad pilnīgi dabīgi, ka tā pati sula, kas cirkulē caur koku, cirkulē arī caur šo zaru. Nevar būt citādāk. Nevar būt, ka zariņām ir kaut kāda cita iekšējā cirkulācija un kokam ir kaut kāda cita. Šī gadījumā mēs esam savienoti ar Kristu. Tas pats gars, kas ir Kristu, tas pats gars arī ir manī. Un šī gadījumā mēs tiekam viņa vadīti, un tur tad tālāk mēs varam kā zariņš nostiprināties, pieaugt, un vēlāk jau nest aizvien vairāk un vairāk labus augļus. Tur tad sākās tas, ko mēs saucam par
par kristīgu dzīvi, kas ir palikšana Kristū un augļu nešana saskaņā ar Dievu. Ja? Tur jau mēs runājam, ka tas ir svētā gara darbs. Un svētais gars uztur mūsu šī asinsriti ar Kristu caur to, ka mēs esam dievkalpojumā, kur Dieva vārds tiek sludināts. Mēs esam tajā sadraudzībā, ka mēs tiekamies kopā, vismaz reizi nedēļā. Es teiktu, pat labāk būtu biežāk. Bet mēs studējam Dieva vārdu, mēs lasām to, mēs esam kopā, lai mums attiektos šis apsolījums, kur 2 vai 3 ir kopā manā vārdā, ko Kristus saka, ja? Tur es esmu jūsu vidū. Tas ir tas, ka kristīgā baznīca nav organizācija tikai tādā izpratnē kā cilvēku organizācija, bet tā ir tā vieta, kur svētais gars darbojās pie cilvēkiem, mūs nostiprinot Kristu, un arī tālāk caur šo